Redz, mums jau kādreiz varbūt tās, ja agrāk tā likās, nu, vai tur kāds lūkšana brīži vai kā, nu tad, ja lūdz tādu ritīgu labu laiciņu, vai ne, tad tādu sveitīgu lūkšanu un tā. Bet tad es kaut kā mācījos, ka tā lūkšana jau var būt vārdiski ļoti īs pat. Ļoti īs, vai ne, bet tā klātbūtnes izjūta ir daudz garāka. Jo dažkārt, nu, kā saka, ar nopūtām, vai ne, ka mums pat īsti, un es zinu, ka kāds brālis teica, es dažkārt, ka man kāds, nu, aizlūkšana vajadzības ir, es vienkārši Dievu priekšā, nu, tā kā fokusējos, sakoncentrēšu uz Dievu, bet es īsti pat nelūdzu skaļu vārdos, jo es īsti nezinu, kāds tas Dieva prāts tajā situācijā. Un kamēr Dievs man to nav atklājis, nu, ko es varu lūgt, vai ne? Vai lai tur tā lieta atrisinās šā vai tā vai kā. Nu, es vienkārši varu ielikt Dievu rokās un vispārīgi. Bet tā jau arī ir, vai ne, ka mēs jau ļoti bieži uz situācijām skatāmies ļoti cilvēcīgi. Un mums liekas, nu, ka tas mans subjektīvais risinājums arī Dieva prāts ir. Bet varbūt, ka Dievs ir nolēmis citādāk caur to lietu darīt, un mēs jau, nu piemēram, kaut vai Mariju un Martu un Lāceru, vai ne? Viņi saka, kungs, nu, ja tu būtu šeit bijis, tad mans brālis nebūtu miris, vai ne? Un mums jau ir skaidra atbilde, vai ne, Dievam, nu, kāpēc ir tāda situācija, tu esi pa vēlu atnācis, vai ne? Un Dievs saka, nē, viņš jau tikai aizmirst.